Labdien! Tātad šodien mēs video parādīsim, kā portālā e-pakalpojumiem LV apmaksāt pašvaldības piestādītos rēķinus, kas ir izrakstīti sākot ar 2014. gada 1. janvāri. Tātad atveram e-pakalpojumu portālu. Dodamies uz sadaļu rēķinu un skaitītāji un mani līgumi, rēķini un maksājumi. Tālāk autorizējamies, izmantojot kādu no piedāvātajām internetbankām vai EID kartēm. Tad es izvēlos Svetbanku, ievadu savu Svetbanku lietotāju vārdu, paroli un kodu. Tālāk apstiprinu savu identitāti un piekrītu faktiski, ka man šie dati tiek nodoti e-pakalpojumu portālam, lai mani precīzi identificētu. Tātad tālāk šajā rēķinu sadaļā man tiek atlasīti visi tie rēķini, kas ir pašvaldībās, kurās ir mani dati. Šeit es redzu, ka no Salaspils novada ir atlasīti 3 rēķini. 2 no tiem ir apmaksāti, tātad man tiek parādīts, ka par šiem rēķiniem nav jāmaksā, bet tātad viens ir tāds, kuru es varu apmaksāt. Uzspiežot uz šo saiti, es varu arī atvērt rēķinu un apstīties pašu šo te sagatavoto rēķinu. Tātad es vēlos vienkārši šī brīdī viņus rēķinus apmaksāt. Un tātad iezīmēju, atzīmēju tos rēķinus, kurus es vēlos apmaksāt un nospiežu maksāt atzīmētos. Tad pēc pogas nospiešanas es atkal tiek aizsūtīts uz bankas izvēles logu, ja tad man ir jānorāda, ar kādu banku es vēlos apmaksāt šo konkrēto rēķinu. Tad es izvēlos atkal Svetbanku. Atkārtoti ievadu lietotāja vārdu un paroli, ievadu kodu no kodu kartes, un tātad man jau ir sagatavots maksājuma uzdevums, tātad, kur ir attiecīgi saņēmējs, saņēmēja konts, summa, kas man jāmaksā, tātad šī te maksājuma detaļas, kuras satur arī tātad šo te konkrētā rēķina numuru. Un tātad man ir nepieciešams ievadīt tikai attiecīgi kodu no kodu kartes un apstiprināt šo te maksājumu. Nu, tātad ar šo es esmu maksājumu izpildījis, un es varu atgriezties uz e-pakalpojumu portālu. Nu, tātad tajā brīdī, kad es atgriežos e-pakalpojumu portālu, arī man faktiski tiek parādīts informatīvs paziņojums par to, ka tātad maksājums ir veikts, un es varu šo logu aizvērt. Bet tātad tas būtiskākais, kas ir jāatcerās, ka šajā brīdī uzreiz pēc maksājuma veikšanas, tātad man joprojām šeit parādās, ka tā summa nav samaksāta, jo tātad šis rēķins tiks atzīmēts kā apmaksāts pāris dienu laikā, tad, kad pašvaldība šos te saņemtos maksājumus būs apstrādājis savā grāmatvedības sistēmā. Bez rēķinu sadaļas es arī varu tātad atvērt sadaļu līgumi, kurā es arī varu informācijai redzēt, tātad, kādi ir, teiksim, man vispār līgumi pašvaldībā, par kādiem bērniem, teiksim, ir šie līgumi un uz kuriem tad attiecīgi par šiem te līgumiem tiek sūtīti rēķini, tātad uz kādām e-pasta adresēm. Tas ir iespējams šajā te līguma sadaļā.
Paldies par jūsu uzmanību. Tas ir arī viss, ko mēs vēlējāmies šodien jums nodemonstrēt. Un aicinu izmantot e-pakalpojumu portālu savu saistību apmaksai, jo tas ir krietni ērtāk. Paldies!